Godārgie draugi, mēs ar ģimeni tagad dodamies pirmo reizi izpētīt Kosmo parku, kas atrodas galerija Rīga, saucot galerijas centrā, jā, es aizbūs jau nosaukums. Un skatīsimies, ko tu tur interesantu ar bērniem var izdarīt. Pareizi, Vivien? Jā. Es tā sapratu, te vēl pie reizes var nopirkt visādas suvenīrus un kur mantiņas, viss, kas saistīts laikam ar kosmosu. Es nezinu, kas tas tāds ir, kaķīts kaut kāds. Un šī prece piedalās izlozē, te kaut kāds vēl izlozes. Tā kā, jā, rekur slaimi visādi. Un bērni negrib vilkt kostīmu. Gribi vilkt? Да, костюм? Хочешь одевать? Jūrmala, pasties, kosmonauts no Jūrmalas. Redzi? Savējies bračiņš. Aizšāva. O, rekur vēl Jūrmala. Visi jūrmalnieki sanāk, kā tas ir no Rīgas. Pagaidām notiek ekskursija, ļoti daudz cilvēku, visi viens otram traucē, tāpēc mēs mēģinām nedaudz atpalikt, lai pēc tam mierīgā gaitā visu izlasīt, izskatīt, paklausīties, pasmaržot un paēstikt. Bet, es gaidu, ka būs kaut kas vēl interesantāk, jo pagaidām, neteikšu, ka esmu baigās sajūsmā. Kas te tāds, Julija? Smiltis? Vienkārši smiltis? Man zebra ir labs. Tur bija labs, tā ir zebra. Sanāk, projicējās, jā? Kā tas strādā? Te gravitācijas kaut kāda apavi. Jā, man var izjust. To sajūtu, kā tu staigā ar lielu gravitāciju planētās. Ja godīgi starpību nesajūtu, man liekas, vienkārši sajūtu tādu, kā tu staigā pa kluba lipīgi tādu grīdu, kad aliņš ir izlīs uz grīdu. Šeit ir iespēja nosvērties un uzzināt, cik jūs svērsiet uz Marsa. Kāds jums svars būs Marsā. Es Marsā svēršu gandrīz 30 kg tikai. Bet īsts mans svars uz Zemes ir 75 kg. Un tad uz Jupītera es svēršu
Nu tikai 210 kg. Tur jau riktīgi būs smagi. Jā, es esmu pieņēmies svārā 77 kg, tagad sveru uz zemes. Es tā saprotu, ka tā ir kaut kāda gravitācijas simulācija, bet kas tas tāds ir? Melnais caurums. Es zinu, tas vienkārši klasiski monēta, vienkārši iegriežās iekšā un viss. Te kaut kādi citplanētieši nogalināja visas govis. Un govs vienkārši, nē, citplanētieši, nē. Un reku citplanētietis Ārons savāc, iesūc iekšā savā lidojušo šķīvi. Krinč, pazoras. Reku te vēl ir kaut kāds DJs, jā? DJ, поставь мой компакт-диск. Давай, Ārон, DJ. Paklausīties. Jā, tu vari klausīties. Saturns, Urāns un Neptūns, ja? Jā, Āronas ir. Sanāk, tu visu, ko viņš tagad runā, var dzirdēt austiņās. Bet ko tieši pagad? Laipni lūgtu eksponāta balss uz citām planētām. Šeit jums ir unikāla iespēja nosūtīt savu balsi uz Marsu, Merkuru vai Venēru un dzirdēt, kā tā mainās atkarībā no apstākļiem uz šīm planētām. Uzlieciet austiņas, izvēlieties planētu un runājiet mikrofonā, lai piedzīvotu šo pārsteidzošo parādību. Lūk, te jūs varat izmēģināt sevi kā kosmonauts, vai jūs esat vispār, vai jūs darat šim darbam, bet es uzreiz varu pateikt, ka man paliks slikti, ja man sāks griezt uz visām pusēm, tā kā es domāju, ka es nemēģināšu to. Un ierobežojumi nav ieteicams piedalīties demonstrācijā cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām. Tā. Un ko Ārons tagad darīs mums? Vajadzēs savienot ko? Vādus? Как Resident Evil. Resident Evil. Let's go. Varēsiet uzvilkt īpaši cimdus. Ārā. Что это? Ko tu tur? Ничего не понятно, что это? Tev jāatvieno, отключи Как провод. жарко. Отключи провод. Отключить? Нет, вот покрути вот болт. Vienmēr sakot, doma ir tāda, kad parādīt, cik sarežģīti ir darboties ar šādiem cimdiem kosmosā. Tā, lūk, šādi kosmonauti guļ kosmosā. Tā ir viņu guļuma istaba. Viņi vienkārši te iekāp, ietinās un guļ. Bez maz vai stāvs, bet no kosmosā tas jau vairs nav svarīgi. Šeit, lūk, jūs arī varat nosvinēt savu dzimšanas dienu kosmoparkā, noierēt telpu un notusēt un atnākt un atstāt miskasti šeit arī. Jūs varat atnest savas iesmazītes un pie galda apsēsties. Pierūca. Reku arī trenažieris kosmosa, jā. Kosmoparka trenažieris. Ko, dārgie draugi, pēc pusotras stundas pavadīšanas kosmoparkā mēs esam novērtējuši kosmoparku. Un es jums pateikšu tā, ka es kā pieaudzis, es novērtēju 5 balvas no 10, Viviena 8 no 10, pēc tā, kas viņa patika. Jūlija novērtēja 3 no 10. Ļoti dārgi. Jā, bet tūlītās mēs pastāstīsim. Un Ārons novērtēja arī 5 no 10. Ko es jums teikšu tā, katram ir sava pieredze, savi skatījumi par šāda veida izklaidēm. Kāds var pateikt, ka nav svarīgi kāda kvalitāte, galvenais, lai ir interesanti un pamācoši. Es vērtēju visu kopā un es jums pateikšu godīgi, kvalitāte nav tā labākā, tur viss tā, pavisam pa lēto uztaisīts. Kaut kādas zināšanas tur var saņemt, bet neteikšu, ka baigi daudz, tur tāda bāzīta kaut kāda, ne? Par piečuku, jā, normāli. Bet 16 gan ir tā.
Mēs samaksājām pa visu ģimeni, 2 bērni, 2 pieaugušie, 55 eiro. Vai tas ir dārgi? Nezinu. Jūlija neieteiktu es nezinu, es palikšu neitrāli vidēju. Katram es vēlreiz pateikšu, ka katram ir savu pieredzi un interesi, tāpēc, ja gribat pamēģiniet, bet, vērtējot pēc mūsu vērtējuma, taksi ir 50 uz 50.